Dzīvē tā gadās, kad arī uz pastiept draudzīgu roku tu vari saņemt vienkārši pretī tukšumu vai vēl trakāk, ka tev tā rokā kāds iešpļauj. No šī viedokļa peripētiski saistās ar Zatleru vizīti Maskavā. Tur nav nekas pārmetums valsts prezidentam. Viņš devās vizītē, visticamākais vislabākiem nodomiem. Un viņš nav vainīgs par to, ka otra puse ir tik neaudzināta. Ka punkts A. Tas tomēr ir dīvaini, ka visa plašā Krievijas varas elite neatrada neko citu, ko atsūtīt viņam pretī uz lidostu kā Krievijas vēstnieku Latvijā. Respektīvi, visi bija šausmīgi aizņemti. Gan prezidents Krievijas, gan premjers, gan domas spīkers, gan ārlietu ministrs, gan, es nezinu, kāds vicepremjers, vienalga kas. Es nespēju iedomāties situāciju, ka tātad Zatlers uzlūdz vizītē Medveģevu. Medveģevs piekrīt, sarunā laika atbrauc, viņam pretī stāv Latvijas vēstnieks Krievijā. Un viss. Un godasardze. Un pēc tam kaut kur Zatlers parādās. Tas ir ļoti neaudzināti no Krievijas puses, kas liecina par šo valsti kaut ko. Un otra lieta, protams, ka jau tad, kad Zatlers jau ticies bija ar Medveģevu, šis Medveģevu paziņojums, ka vēstures jautājumi ir jāatstāja akadēmiskajām aprindām. Kas no Krievijas puses ir pilnīgs blefs un nepatiesības runāšana. Tad, kad Krievijai tas nav izdevīgi, tad kāpēc parādās akadēmiskās aprindas, nesaprotams. Piemēram, ja mēs padomājam, kas varētu būt tāds ļoti kutelīgs jautājums, sarežģīts, piemēram, tas varētu būt tiešām Kuriļu salu jautājums, Dienvidu Kuriļu salu jautājums, kur tātad teoretiski vajadzētu vēsturniekiem, akadēmiskajām aprindām ļoti rūpīgi strādāt. Bet tas absolūti netraucē Medveģevu aizbraukt uz šīm Dienvidu Kuriļu salām, fotografēties, teikt, ka viņš brauks vēl, respektīvi speciāli nokaitinot Japānas sabiedrību. Līdzīgi runā par šo sarežģītajām vēstures lapas pusēm. Tas nekad nav traucējis Krievijas politiskajai elitei pašai izmantot pretrunīgi vērtētas jautājumus, tas paši Staļina režīmu, lai uzkurinātu kaut kādu mistisku pašlepnumu Krievijā un tā joprojām ar demonstrācijām, ar parādēm, ar filmām. Tā kā atkal jāsaka, pat nākamajā dienā, jau tiekoties ar Zatleru, Krievijas pusi parādīja, ka tā uzved, maigi sakoties, stipri dīvaini. Un, protams, ka Zatlers arī nav vainīgs, bet viņam ir jāreitinās ar to, kā viņa vizīti dažādi tulkos un, dažādi izteikumi parādīsies paralēli. Ļoti pārsteidza Latvijas metropolīta Aleksandra izteikums, kas tāds ārkārtīgi izsmalcināta loģika bija. Proti, tā kā Zatlers ir atradis laiku un ticies ar Krievijas pareizticīgās baznīcas patriarhu Kirillu, tad lūk, ar to viņš ir devis mājienu Latvijas politiķiem, ka tomēr vajadzētu pareizticīgo Ziemassvētkus Latviju atzīt par oficiāliem svētkiem. Es pieļauju, ka Zatlera kungs kādas vizītes laikā varētu tikties, nezinu, vai tas būtu Eģiptē, pieņemsim, vai kādā citā arābu valstī, viņš varētu tikties arī ar turienes garīdzniecību augstāko, vai viņš ar to būtu devis mājienu, ka šeit ir kaut kāda īpaša attieksme jābūt pret islāmu, es drusku šaubos. Tā kā, protams, atliek vienīgi novēlēt mūsu prezidentam izturēt vizīti līdz galam un rēķināties ar to, ka katrs viņa teikto un viņa piedzīvoto tulkos pa savam un ka, protams, ka visticamākais, lai ko viņš diplomātiski pēc vizītes arī teiktu, tāds īsti gandarījums sajūtas jau viņam nebūs. Bet nekas.